bija radītas brīnišķīgas koncertu programmas, un tās skatītāji gribēja dzirdēt vēl un vēl un vēl. Arī mūzikli, cepuru kastes tika glabātas noliktavās apšaubāmās. Nu jā, bija iespējams spēlēt šīs burvīgās koncertu programmas te šur, te tur, aizvien pielāgojot tās noteiktai telpai, vienai vai otrai, un kļuva skaidrs, ka šīm koncertu programmām ir nepieciešama sava māja. Jeb citiem vārdiem, dzejai un mūzikai vajadzīga telpa. Un Anda Zadovska ķērās pie darba. Pēc vairākiem izmitisīgiem, neveiksmīgiem mēģinājumiem atrast tādas telpas, ierakstīja interneta meklētājā, izīrē bijušo kinoteātri. Lūk, šādu tekstiņu, cerībā, ka kaut kas izleks. Izleca. Viens sludinājums. Viņa nekavējoties devās uz bijušo kinoteātri Daile, bet tur nama pārvaldnieks viņai sacīja, ka viss cauri. Ka līgums jau tiek slēgts ar nākamajiem īpašniekiem un ka iespēja, ka tur kaut kas tai darījumā varētu noiet greizi, ir tuvu 1%. Piepildījās. Tieši šis 1%. Nezinu, kā Anda to dabūja gatavu. Par to vēsturi klusē. Varbūt viņi izstāstīs, kas to zina. Bet fakts ir viens. 2013. gadā mūzikas nams Daile uzsāka savu darbību ēkā ar ļoti interesantu vēsturi. Jā, tātad 1913. gads ēka nonāk Iļģu ciema vērpšanas un aušanas uzņēmuma īpašnieka Vilhelma Poselta rokās. Tad arī dzima ideja par kinoteātri izveidi. Jā, Poselta kungs mums ir redzams. Jā, te mums ir šo vēsturisko personu noģīmji uz sienas. Tātad, bet vieta kustīgo bilžu teātrim bija ērta, jo nākamie potenciālie konkurenti atradās labu gabalu prom. Kino de Paris, Kino Rekords, Grand Kino, Cepelīns. Lūk. Un kinoteātra projektu izstrādāja arhitekts Pauls Mandelštams. Mums ir arī Pauls Mandelštams, jā. Diemžēl projekta realizācija izjauca Pirmais pasaules karš, celtniecība ievilkās turpat uz 2 gadu desmitiem. Pēc kara te ātri izveidoja restorānu, pirmās klases restorānu, kafejnīcu, konditoreju. Jā, 1936. gadā būvniecību atsāka toreizējais zemes īpašnieks Fricis Nāruns un būvinženieris Teodors Hermanovskis. Lūdzu attēlu. Jā. Kurš Latvijas arhitektūras vēsturē ir iegājis kā izteikts funkcionālismu piekritējs un realizētājs. Fricis Nāruns nolēma nojaukt veco celtni un Krišjāņa barona un Lāčplieša ielas stūrī uzbūvēt 6-stāvu dzīvojamo ēku ar veikaliem un kinoteātri. Tomēr no sākotnējās ieceres daudzstāvu ēkas būvniecības uzņēmējs atteicās un tā vietā tika uzcelta 2-stāvu ēka. Un tā atklāšana notika 1936. gada 19. decembrī. Tā laika laikraksti vēstīja, ka tiks atvērts moderns skaņu kinoteātris Rīgā. Atklāšanas vakarā tika demonstrēta Latvijas kronika un filma Iemīlējušās meitenes Edvarda Grifita režijā. Jaunākās ziņas 36. gada 19. decembrī rakstīja: Jaunceltnē Krišjāņa barona ielā 31 šodien uzsāk darbību kino Daile. Telpas būvētas, piemērojot pēdējos ārzemju kinotehnikas jaunumus. Liela vērība piegriezta labai akustikai, kas tik svarīga skaņu filmām. Tas bija jaunums, jā. Jā, tāpēc īpati izveidoti griesti un sienas ar sevišķiem izciļņiem, kas regulēs skaņas plūdumu. Philipsa firma uzstādījusi jaunākā parauga aparātus ar vistīrāko skaņu. Vefs devis jauna tipa apgaismojumu Linestro, kas ir Latvijas izgudrojums. Teicami ierīkota ventilācija un acīmaigie pasteļu toņi telpu krāsojumā. Interesants jaunievedums ir arī tas, ka kino savienots ar pazīstamo Kārļa Baumaņa kafejnīcu. Arī tā ievērojami paplašināta un izdaiļota. Lūk, Daile bija viens no retajiem kinoteātriem, kas saglabāja savu nosaukumu arī pēc Otrā pasaules kara. Vienīgi pēc Otrā pasaules kara padomju laikā tur, protams, uzreiz tika ierīkots obligātais sarkanais stūrītis, vadoņu krūštēls. 40. gadā tātad kinoteātrī Daile sāka rādīt padomju filmas, bet visus
padomi laikus Daile izcēlās ar ļoti plašu skatītāju loku, ļoti labi apmeklēts kinoteātris. Un 1988. gadā Daile kļūst par platekrānu kinoteātri. 1997. gadā tiek pieņemts lēmums Daili pārveidot par divzāļu kinoteātri, jeb dupleksu. To mēs droši vien atceramies visiem. Viena zāles vietā tika izveidotas divas, tiek samazinātas kasu vestibula platība, pārveidots foje un radīts bārs. Amfiteātra zāles raksturoto krāsu koptonis. Daile 1 ir zilā gammā, tajā ir 140 skatītāju vietas. Daile 2 ir sarkanā gammā ar 170 vietām. Pēc vairāk kā 60 gadu vēstures Daile atkal tika atklāta kā tobrīd modernākais kinoteātris Rīgā. Kopumā kinoteātrī filmas noskatījušies vairāk nekā 2,5 miljonu skatītāju. 2007. gada novembra avīžu numuros bija lasāma skumja ziņa kinomīļiem: slēdz kinoteātri Daile. 2007. gada valsts svētku brīvdienās, tātad ap šo laiku, rīdzinieki pēdējo reizi varēja apmeklēt savulaik vienu no modernākajiem galvaspilsētas kinoteātriem Daile, kurš savu 61 gadu ilgo darbību beidza ar Holivudas grāvēju Spriedze 3. Tātad ēkas pārvaldnieks informēja aģentūru Letta, ka īres līgums ar Forum Cinemas vairs netiks pagarināts, jo kinoteātris Daile vairs nesot rentabls. Plānots, ka šajās telpās tiks izveidots naktsklubs, kas netiks veidots kā diskotēkas vieta jauniešiem, bet gan solīdai publikai, sacīja pārvaldnieks. Pēc kinoteātra slēgšanas telpās mēģināja iedzīvoties vairāki naktsklubi, taču nesekmīgi. Droši vien publika nebija pārāk solīda, vai tie jaunieši kaut kā nelegāli, vai ne? Lūk, zīmīgi, ļoti zīmīgi, ka nams savu otro elpu ieguva tieši 100 gadu pēc kino idejas. 2013. gadā nama 100-gadē par telpu apsaimniekotāju kļūst Anda Zadovska ar mērķi iedzīvināt šeit repertuāru koncertu zāli. Ar uzsvaru uz repertuāru. Repertuāru koncertu zāli. Un es ļoti labi atceros to vakaru pirms 10 gadiem. Jānis bija uz skatuves. Es neatceros. Es atceros, tu biji... Es 9 gadus jau tā kā nē. Jā, ļoti skaisti. Nē, bet Jāni bija tāda truša ausaina, balta un bija smuki mēteli un ģirsts. Tas bija vienkārši brīnišķīgi. Var sakot, Jānis speciāli atklāšanai, Dailes nama atklāšanai radīja programmu Pus-es. Ar Ojāru Vāciešu ceļu. Jā, šīs dienas lielā jubileja. 80. gadu rock mūzikas stilā. Jā, jauna cilvēka dzēja būtībā tā ir.